Labdien! Sāksim, jo iespējams, ka kāds kādā pasaules nostūrī, kā mēs tagad moderni sakam, ārzemju latvietis nervozē un druģaini sēd pie datora, lai skatītos dienas tiešraidi. Un mēģināsim iekļauties akadēmiskā stundā, jo iespējami arī jautājumi. Tēmas izvēle nav nejauša šodien mūsu tete pasākumā, jo ieejot Rīgas biržas ātrijā, ja jūs paceļat galvu uz augšu, jūs redzat Dmitriju Gutovu gondolu. Tas nozīmē, ka Ināra ar Borisu Tetereviem ir jau iegājuši Latvijas mākslas vēsturē kā, var teikt, varenākā publiskā mākslas darba mecenāti. To mēs atklājam pagājušo gadu. Vairāk ir pozitīvu atsauksmju, bet cilvēkiem, protams, ir jāpierod pie šī paliekošā mākslas darba. Par nedaudz tādu citējošu teikumu šodienas publiskās lekcijas pieteikumā, un kā es uzreiz teikšu, šī nav akadēmiska lekcija, publiska lekcija uzliek savus, tomēr tādus populārākus rāmjus. Tātad šis teiciens "Every art has been contemporary", iedomājamies situāciju. Jūs ejat Berlīnē pa kuru citu ielu, gan pa Unter den Linden, jūs ejat, tātad no Brandenburgas vārtiem uz priekšu. Visur, paldies Dievam, karā nav izpostītas brīnišķīgās neoklasicisma šinkeļa ēkas. Un tad jūs nonākat līdz tādam klajākam laukam, kur kādreiz atradās Berlīnes pils, Berlīnē Schloss. Kreisajā pusē, neaizejot līdz Berlīnes domam, ir Altes Museum, vecais muzejs. Varētu teikt tāds konservatīvisma bastions. Nepārprotiet, es esmu ļoti par tādu pozitīvu konservatīvismu. Bet tad, kad es pirmo reizi gadu tūkstošu mijā tādā mīkrēslī ieraudzīju to neona izgaismoto uzrakstu uz tā, tad bija tāda sajūta, jā, bingo. Un uzraksts tur pauda "Every art has been contemporary". Šis ir itāļu mākslinieka Mauricio D'Annunzio mākslas darbs. Mēs zinām no 70. gadiem, līdz ar mākslas dematerializāciju, kā uzraksti ir arī mākslas darbi, Lorenz Vīners un Kavāra, daudzi citi mākslinieki konceptuālie. Šo mākslas darbu ar šo izteicienu mākslinieks ir radījis ne tikai Berlīnē, arī Bostonā un Florencē. Ievērojot Florence, vispār, kā Gunārs Birkerts teiktu, skaistākā pilsēta pasaulē. Un tad iedomājamies, un tas ir teiciens, kas lūk neoklasicisma celtnē ievietots nobeidz 20. gadsimtu. 20. gadsimtu ievada 1897. gadā celtā Vīnes secesija. Noteikti daudzi esat tur bijuši, ja raudzīties uz mākslu, tad es dažādas jūras veltes pie Karlsplatz Vīnē tirgū. Tur ir tā saucamā Vīnes secesija. Viena no pasaules jūgenstila perlēm, brīnišķīga ēka, varbūt atsauksim atmiņā ar tādām zeltītām lapiņām veidots kupols, un tur ir cits uzraksts. Un uzraksts ir vāciski, es tūlīt pārtulkošu: "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit." Laikmetam tā mākslu, mākslai tās brīvību. Lūk, šāds ierāmējums ir nepieciešams šodien, lai parādītu, ka stilu nomaiņa mākslā ir mūžīga. Nekas nav akmenī iecirsts, kaut arī ir iecirsts Vīnes secesijas šis te uzraksts. Un, ja kādam šodien ir priekšstati, kādai mākslai ir jābūt, acīm redzot, tādam cilvēkam nav pietiekami dziļas zināšanas, kā māksla ir mainījusies tiešām no vissenākajiem laikiem.
Un tā nu ir sagadījies, ka cilvēkiem ir, un te es runāju, protams, tikai par rietumu pasauli, man nav priekšstata, kāda ir cilvēku vērojumi un atziņas tuvajos austrumos, Ķīnā, citu vietu, bet tiešām nosacīt rietumu telpu, pie kuras, protams, varam piepulcināt arī Austrāliju, vēl vienu otru vietu pasaulē. Tātad cilvēkiem vairāk nekā priekšstati par politiku, par pareizu dzīvesveidu un tā tālāk, tomēr ir priekšstati par to, kādai jābūt tai mākslai publiskā telpā. Un visdrīzāk šie priekšstati sakrīt, es atvainojos, es nevienu negribu aizvainot, bet sakrīt ar Gomberga kunga priekšstatiem. Ar Armistedu, ar Sunīti pie mūsu Nacionālās operas. Armisteds bija dišs Rīgas mērs. Tiešām bija dišs, bet vai viņš ir pelnījis šādu ķiņķēziņu, tas ir atklāts jautājums. Mums ir Gomberga kungs, bet mums, paldies Dievam, ir arī Tetereva kungs piedevām ar kundzi. Un tā milzīgā atšķirība, varētu teikt, gaismas gadu atšķirība ir tāda, ka viens uzticās savai un populārai gaumei, bet cits uzticās ekspertiem. Un, ziniet, ja ir ārsta ekspertīze nepieciešama, un Tetereva kungs ir ārsts, ja ir nepieciešama tiesu ekspertīze, ja ir nepieciešama ekoloģiskā ekspertīze, mēs paši tāpat vienkārši izejot ārā, paostot gaisu, nevaram pateikt, kāds ir piesārņojums, dažreiz varam, ja, bet tomēr ir visur nepieciešama ekspertīze, un mākslā ir nepieciešama tieši tāda pati ekspertīze, un ar to atšķirās, teiksim, gan šodienas mūsu pasākums, gan arī virkne teta paspārnē notiekošie pasākumi. Tad, kas ir mūsdienās eksperts? No mana redzes leņķa šajā no vienas puses šaurajā, bet citādi runājot tādā plašajā, jo visiem pieejamajā mākslas jomā, tātad mākslā publiskajā telpā, eksperts ir tas, kurš ne tikai ir lasījis grāmatas vai lasījis lekcijas, bet eksperts ir tas, kuram ir reālās klātesamības pieredze, kurš ir apbraukājis visas tās vietas, kur ir izcilākās laikmetīgās mākslas programmas pilsētu vidē, sākot ar skulptūru projektu, kurš aizsākās 87. gadā Minsteres pilsētā Vācijā, Kasels dokumentā, lielākajā laikmetīgās mākslas izstādē, kas notiek reiz 5 gados Vācijas mazpilsētā, Kaselē ir arī paliekoši mākslas darbi, ir izcilas public art, tātad publiskās mākslu programmas, pirmām kārtām Čikāgā, Berlīnē, Parīzē, daudz viet citur, un, protams, kā jau teicu, ka neviena cita pieredze neaizstāja to ekspertu uzkrāto zināšanu klāstu, kuru dod šī reālā klātesamība. Un tagad tomēr man jāsāk ir šodienas, es ceru, īsās uzrunas tā provocējošā daļa. Kur rodas problēmas publiskajā telpā? Problēmas rodas no daļējas jeb pseido-ekspertīzes, no tiem, kuri iedomājās, ka zina, bet tās zināšanas, diemžēl, nav uzkrājuši reālajā pieredzē. Piemēram, bija, un ziniet, ir tā, ka viena muļķība pavadā citu muļķību. Atminos pirms gada tika rīkota izstāde, tādā arī jau trešā muļķība. Diezgan tādā neprofesionālā veidā, kad žūrija, kurā man arī bija tas gods vai kāds citādāks stāvoklis būt, tātad kolektīvi tika izvēlēti mākslas darbi ceļojošai izstādē Amerikā. Izstāde nemaz nebija tik slikta, bet, protams, tas kolektīvais lēmums, tas bija tāds diezgan jocīgs un pilnīgi muļķīgs bija izstādes nosaukums Important Latvian Artists. Kas vispār dod tādu nosaukumu izstādēm? Tur bija šķiet 8 vai 9 mākslinieki, īstenībā visi diezgan labi meistari, un tad sākās tāda pusekspertu šūmēšanās Latvijas telpā. Un tā šūmēšanās aptvēra to jomu, par kuru es tieši konkrēti gribu runāt šodien.
Proti, nu jā, tur ir gleznas, bet kāpēc tur ir Leonards Laganovskis? Viņš taču ir konceptuālists, viņš taču nav nekāds gleznotājs. Jā. Un kāpēc tur ir Harijs Brands? Nu, viņš jau ir zīmētājs, ja? Kādā sakarā viņš ir blakus gleznām. Un tas parādījās pseido kritiķu tekstos, un kā es saku, arī, ja cilvēkiem ir kaut kāds status sabiedrībā, tas nenozīmē, ka viņi var pretendēt uz ekspertu statusu. Tie skarbi vārdi, ko es tagad saku, bet tu nevari vienam māksliniekam uzkarināt birku, ka viņš ir tēlnieks, ka viņš ir grafiķis, ka viņš ir vēl kaut kas, un galu galā visas atlikušās minūtes mēs runāsim tieši par to. Man ir nācies lasīt apspriežu materiālus, kur dažādas cienījamas komisijas Latvijā ir spriedušas dot vai nedot savu jāvārdu mākslai publiskajā telpā. Un, manuprāt, tas kliedzošākais gadījums pēdējo gadu laikā bija sakarā ar Oļega Tilberga 1995. gada darbu Kukainis, es vēlāk arī to Oļega darbu rādīšu. Tātad izstādes piemineklis ietvaros 95. gadā tapis darbs, kas bija izstādīts, toreiz uz Rīgu atbrauca grāfs Lamsdorfs, pirmais vācu vēstnieks pēc mūsu neatkarības atgūšanas. Viņš teica, Helēna, tu saproti, ka tas darbs atrodas Kronvalda parkā pretī Krievu vēstniecībai. Jā, viņš tur atradās, bet tas nebūtu iemesls, lai šo darbu, ja ir viens privāts ziedotājs, tas šai gadījumā nav Tetereva kungs, ir cits kungs, kurš par savu naudu ir gatavs samaksāt māksliniekam, uzlikt šo darbu piedevām ne vēsturiskajā centrā, bet tomēr pietiekami tuvi centram, ka ir tādi, kuri iedomājās, ka zina, ka tādai mākslai nebūtu Rīgas pilsētas vidē. Un tātad es esmu lasījusi protokolus, apspriežu protokolus. Jā, nezinu, vai kāds mākslas darbs izdotos, jo, jā, tie jau ir tā kā instalātori, tie jau nav tēlnieki, tie jau vēl nav neskādi. Vai tad viņi spēs kaut ko radīt paliekošā materiālā? Blēņas, pilnīgas blēņas. Dmitrijs Gutovs, kurš ir radījis šo te grandiozo skulptūru lejā, ir mācīts mākslas zinātnieks. Viņš nevienu dienu nav mācījies ne Maskavas, ne Pēterburgas mākslas akadēmijā. Viņš ir radījis virkni telpiskus darbus. Es sāku ar viņa sadarbību 1995. gadā. Šīs te izstādes piemineklis ietvaros tieši tur, kur arī bija šis te Oļega Tilberga Kukainis. Toreiz, un redziet, cik vēsture ir līdzīga, toreiz pie varas bija Rīgas domē bija tēvzemieši, un viņam bija absolūti brīnišķīgs tāds uzraksts pilsētas vidē, viena Puškina rinda, Nespokojno у меня на душе, nemierīgi man dvēselē. Visa viņa ģimene izšuva uz tāda, tā kā, nevis uz tā kā, bet tiešām uz kārtīga zvejnieku tīkla šo te uzrakstu. Viņa ļoti trauslā sieva un meitas. Tas bija absolūti brīnišķīgs poētisks darbs Vērmanas dārzā. Pēc 3 dienām pa kluso naktī to noņēma, jo Rīgas domē kādi ierēģi bija nobijušies, ka Rīgas domas nacionālistiskā vadība satraucās par šo mākslas darbu. Rīgas domas vadība neko par to nezināja, kā arī parasti tas notiek. Ja? Tā kā daži ir tiešām svētāki par pāvestu. Ilja Kabakovs, viņa darbu mēs redzēsim pēc brīža. Viņš bija bērnu grāmatu ilustrators Padomju Savienībā. Viens no Maskavas nonkonformistiskā konceptuālisma pamatlicējiem. Šobrīd slavenākais krievu mākslinieks pasaulē. Galu galā, krievu mākslinieks. Protams, viņš ir saglabājis kādas krievu tēmas, bet viņš strādā ar utopiskiem arhitektūras projektiem. Viņam ir absolūti brīnišķīgi darbi pilsētas vidē. Ja viņš būtu gājis cauri kādu pseido ekspertu sietam, nezinu, kā tas būtu ar viņa mākslu. Un tagad mēs tuvojamies jau mūsu nākamajam tete-a-tete projektam, būtībā vienam projektam, ar ko mēs noslēgsim mūsu kultūras mēnesi. Proti, 3. vai 4. jūnijā, 3. jūnijā mēs Mākslas akadēmijas jaunajā piebūvē atklājam izstādi Rīgas maida.
kas arī ir tapusi ar Tetereva fonda atbalstu, kur būs 12 mākslinieku projekti, projekti, meti un 3D animācijas darbiem pilsētvidē. Un atkal kāds varētu teikt, kuri tur ir tie tēlnieki. Ja? Liena Mackus ir diploms, maģistra grāds, ir tēlniecība beigusi. Aigars Bikšs ir profesors, bet kādas šausmas. Viņš vada modes dizaina katedru šobrīd akadēmijā. Vai viņš vispār ir īsts tēlnieks līdz galam? Tagad šitā sašmucējies, aizgājis no savas vides. Pārējie mākslinieki, un es viņus tūlīt nosaukšu, viņi ir dažādu jomu meistari. Projektam Rīga smaida, kur mums notika dialogs ar Borisu un Ināru gandrīz pusotra gada garumā, ļoti vētrains, ļoti kaislīgs, bet nevis par to, kad kāds kaut ko labāk zina, bet par to, tiešām par to, lai tas projekts mums pašiem sagādātu milzīgu prieku un lai viņš būtu kaut kas ļoti, ļoti īpašs Rīgai. Un es uzreiz jums pateikšu, ka tas atslēgas darbs, tas nebija pat manis līdz galam izvēlēts, tas viss bija dialogā, tas ir Brigitas Zelčs-Aizpuras darbs pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Tātad 21. gadsimta Vilendorfas Venēra, kurš ļoti mecenātiem patīk, es domāju, man vēl agrākā mecenātiem tas iepatikās. Darbs, kurš ir labestīgs, kurš izraisa cilvēkiem smaidu, kurš ir absolūti oriģināls, interesants, kurš paliek atmiņā. Un tad lēnām mums dzima projekta ideja, kas nav tik pašsaprotama mūsdienu pasaulē, par to es runāšu mirkli vēlāk, kur tomēr viss tik ļoti ir koncentrējies uz šo kritisko garu un distanci un tā tālāk, ka mēs aicinām māksliniekus radīt projektus, un tā ir konkursa izstāde, kuri būtu labestīgi, kuri būtu ar humoru, kuri būtu tiešām tādi, kuri izraisa cilvēkos smaidu. Un par to gluži vai jāatvainojās kādam, kuram liekas, ka tam ir jābūt kaut kam ļoti marginālam, kaut kam ļoti, ļoti nopietnam. Mēs redzam, un tad es uzreiz gribēju teikt, ka Brigita Zelčs-Aizpure, viņas pirmā izglītība ir stikla māksliniece, vēlreiz atpakaļ darbu. Otrā izglītība ir vizuālās komunikācijas nodaļa. Atkal teiktu, ka viņai nav attiecīgais diploms, lai veidot šīs skulptūras publiskā telpā. Es domāju, ka tiem, un es absolūti neesmu par profesionālismu, tieši otrādāk. Es domāju, tie mākslinieki, kuri kādu grādu ir ieguvuši citādāk, viņi mācās 3, 4 vairāk. Tas ir īstenībā tas garīgais saspringums, tas mācīšanās process, un bez mācīšanās, protams, nevar. Tas ir nesalīdzināmi ilgāks un grūtāks. Skatāmies vēl dažus piemērus. Damiens Hirsts, lielais britu konceptuālists, var patikt vai nepatikt. Dažādi viņam tie darbi. Gleznas ir zīmējumi, ir instalācijas, bet šī skulptūra ievadīja viņa lielo retrospekciju 2012. Gada septembrī, tātad pagājušo gadu pie Tate Modern, pie viena no varenākiem izstāžu namiem, jeb muzejiem Eiropā. Tātad publiskā skulptūra. Un arī iekštelpās bija skulptūras, kuras mēs saucam par autonomām. Tātad paliekošos materiālos veidoti darbi. Rons Mjūks, arī pasaules slavens, jaunās britu mākslas, starptautiski mēs zinām Young British Art, kur ienāca 88. gadā ar milzīgu sparu starptautiskajā mākslas kopainā. Viens no galvenajiem reprezentantiem, Rons Mjūks. Austrālietis, kurš mācījies scenogrāfiju, kurš ir ilgus gadus vienkārši darbojies kā mazu leļu maketu, mazu lellīšu veidotājs. Vienā brīdī tātad šīs viņa spožās idejas paliekošos materiālos ieraudzīja, to gan grūti nosaukt par mecenātu, ieraudzīja Čārls Sači. Viņš ir biznesmenis, viņš nav mecenāts.
Bet tomēr tā tad bija iespēja ar vienu naudas vīru palīdzību pakāpties un ieiet tajā mākslas vidē. Reičela Vaitrīda. Reičela Vaitrīda, protams, ir mācījusies dažus gadus tēlniecību, bet tikai 2, un pārējo laiku viņa ir cītīgi un daudz ilgāk bijusi gleznotāja, studējusi glezniecību. Nu, šis viņas darbs, Hauss, 1993. gada darbs, ir nojaukts, ārkārtīgi žēl. Tātad mēs redzam tāds kā izliets mājas negatīvs. Tāds nebeidzams projekts Trafalgar Square, tātad Trafalgar laukumā Londonā, ir šis te viens postaments, uz kura nav skulptūras. Tā ir mana bilde, tāda diezgan slikta. Bet jebkurā gadījumā viņa parāda, cik mākslinieki radoši, un šajā gadījumā tā ir Reičela Vaitrīda, kas atkal rada negatīvu, var nemitīgi tematizēt kaut ko, kas iespējams, nevis iespējams, bet pilnīgi noteikti atšķirās no Gomberga kunga priekšstatiem par to, kam jābūt pilsētvidē. Un darbs, kuru es vēlreiz pieminēšu, tātad Reičelas Vaitrīdas, manuprāt, tātad Reičelas Vaitrīdas radītājs un, manuprāt, labākais publiskais piemineklis, kas jebkad ir radīts mūsdienu pasaulē, ar mūsdienām domājot, sākot no 20. gadsimta sākuma. Tātad piemineklis holokausta upuriem Judenplats ebreju laukumā Vīnē. Latvijai tas piemineklis nav komplementārs, jo pieminekļa pamatnē ir pilsētu vārdi. To mēs, protams, te neredzam. Salaspils arī starp šiem vārdiem. Bet atkal tas ir tādas grāmatu pasaules, tādas grāmatu mājas negatīvas. Tās visas ir grāmatu muguriņas izlietas no negatīvās puses. Smagi gāja māksliniecei. Atkal piemērs. Pagājuši gadu tiešām ar milzīgu sajūsmu ziemā, sniegā, nesniegā gāju skatījos Rīgas Doma dārzā Andas Līces izstādi. Spoži gleznotāji, populāri gleznotāji, porcelāna figūras, cilvēks ir spējīgs ar milzīgu gribas spēku un spēju mācīties, mēnešiem sēdēt vecpiebalgā rūpnīcā, apgūt jaunus materiālus, radīt kā zīmējumus, kā gleznojumus šo te tēlniecību. Un mūsu Burvīša balvas ieguvējs Andris Eglītis, kuram bija Cēsu festivāla, Cēsu profesionālās mākslas festivāla ietvaros, šīs te brīnišķīgās koku skulptūras. Nu, te no muguras mēs redzam Kasparu Podnieku, kas palīdz Eglītim radīt šīs te skulptūras. Nu, Kaspars jau ir prom Venecijā, bet tas varētu būt tā kā mīļš sveiciens viņam. Un visbeidzot, Nabaga Laganovskis, kuram arī piekabina visādas birkas, tātad mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā scenogrāfiju un veidojas visa veida darbus, ieskaitot ļoti, ļoti daudz publiskās mākslas darbus Vācijā, citu vietu. Man ļoti sāp sirds, ka Ventspilī 99. gadā, kad bija Soros fonda Rīga projekts Ventspils tranzītas termināls, viņam bija metālā radītas skulptūras, ka tās ir no pilsētvides pazudušas. Un visbeidzot, viena no pasaules zvaigznēm, Karstens Höllers. Man arī es esmu ļoti priecīga, ka es Karstenu privāti pazīstu no 90. gada. Karstens ir bioloģijas zinātņu doktors. Karstenam, kad atklāja jauno muzeju New Museum Ņujorkā, kas ir viena no tādām galvenajām adresēm šobrīd pasaulē, 11. gada nogalē bija milzīga personāla izstāde. Un šis ir 90. gadā uzstādīts viņa darbs pie mūsu drauga Norberta Vēbera Vācijā jūras krastā, Ein Stück Blau, tātad gabaliņš zilā. Te citādi tāda apgaismojuma, nedaudz tāda vāciski romantiskākā. Kaut gan interesanti, tur pa kreisi ir NATO zemūdens. Tā idila ir tāda drusku manīga, ja tur ir īsta NATO karabāze. Lūk, bet tas mākslas darbs stāv no tā brīža, kad Karstens vēl bija bioloģijas profesors un neviens nezināja, ka viņš kļūs par tādu pasaules zvaigzni. Tieši tas pats
Picasso glaznotājs. Viens no izcilākajiem Čikāgas publiskās mākslas programmas reprezentantiem. Viņa skulptūra Čikāgas pilsētvidē. Dubuffet. Mēs vienmēr citējam viņa antikulturālās, mēs, tas ir skolotāji. Mēs citējam viņa 1951. gada antikulturālās pozīcijas, viņa uzrakstīto rakstu, kuru viņš arī kā lekciju nolasīja Čikāgas Mākslas institūtā togad, kur viņš runāja tikai un vienīgi par to, cik glezniecība ir lieliska un ka glezniecībā viss ir vienlaicīgi un nekur tā nav, un literatūrā viss ir laikā un mūzikā viss ir laikā. Nu jā, bet Čikāgā ir ne tikai Čikāgas Mākslas institūtā viņa darbi, bet arī mēs redzam Čikāgā publiskajā telpā. Un visbeidzot Daniels Birāns, atkal pie tiem nelaimīgiem konceptuālistiem, viens no apjomā vislielākajiem publiskās mākslas darbiem, tūlīt es minēšu pēc brīža, manuprāt, vislielāko. Tātad Parīzē te pa kreisi ir Franču kultūras ministrija, varat nākt pa Latvijas kultūras ministriju, ticiet man, bet šī Palais Royal, tātad Karaliskās pilsētas pagalmā, ir franču konceptuālista, sākot no 60. gadiem, Daniela Birāna, šis te publiskais mākslas darbs, kurā mēs jaušam tātad atskaņas no minimālisma, par to mans kolēģis Jānis Taurens varētu daudz profesionālāk un dziļāk izteikties, bet vienkārši vēlreiz vienā teikumā, manuprāt, minimālisms ir viens no visētiskākajiem mākslas virzieniem, kāds jebkad ir bijis, lai arī bezgalīgi garlaicīgs vienam otram, bet tomēr centās nopamatot patiesību tās pēdējā instancē, jeb pirmajā instancē, kā tas bija pie seniem grieķiem, Platonam, ka patiesību izsaka pamatformas, vienkāršās formas, trīsstūris, kvadrāts, aplis. Minimālisti tik tiešām, lai arī tas virziens uzplauka Amerikā, bet tā saknes ir meklējums senajā Grieķijā. Un Daniels Birāns, kuram šobrīd Parīzē, Grand Palais, ar milzīgiem panākumiem notiek viņa izstāde, izstāžu cikla, kur ikreiz viens mākslinieks tiek aicināts reizi gadā, tātad izstāžu cikla ietvaros, izstāžu cikla monumenta ietvaros, tātad, ja kāds brauc uz Parīzi, iesaka aiziet uz Grand Palais. Vēl mēs varētu virkni māksliniekus minēt, bet tagad mēs esam pie Armanda Zelča, kurš arī nav mācīts tēlnieks, viņš ir beidzis vizuālās komunikācijas nodaļu Latvijas Mākslas akadēmijā, un mēs redzam vairākus viņa darbus, īpaši šo, kur lūk ir taksometrs, kuram taksometriskā skulptūra arī uzlikta tāda, nevis tāda, bet tiešām izkrāsota mākslinieciska klemme uz riteņa, kur abi divi mākslinieki prāt, gan mašīna, gan šī te uzkabe manifestē to, ka par abiem šiem tiek iekasēta nauda. Tātad var teikt, it kā nesavienojams lietas, bet kaut kur viņas kaut kādā mūsu intelektuālajā pasaulē satiekas un tiek vizualizēts. Arī šis bija viens no darbiem, kas vedināja radīt šo te projektu Rīgas Maida ar tādu konceptu, kāds tas ir, un cerams arī īstenosies vēl viens Zelča darbs. Un tātad vēl pie Zelča, tātad mākslinieki, kurus mēs aicinām piedalīties Rīgas Maida, vēlreiz nosaucu, tātad Andris Breže, Aigars Bikše, Ēriks Božis, Andris Eglītis, Kaspars Podnieks, Krišs Salmanis, Armands Zelčs, Brigita Zelča Aizpur, Liena Mackus, Ojārs Petersons, Leonards Laganovskis un Kristaps Ģeldis. Un jāsaprot, ka visi projekti, lai arī lielākā daļa ir tā teikt, šie te nelaimīgie dažuprāt konceptuālisti ir tiks radīti paliekošos materiālos, bet sakot to, ka tomēr kopš 19. gadsimta kaut kas ir noticis, jo notiek kaut kas, manifestējot šo laikmetīgumu ikdienu, nevis ik gadsimtu, bet ikdienu. Tagad nedaudz teorija.
Un tā teorija ir saistīta ar vienu izrādi, kuras ģenerālu mēģinājumu es redzēju pagājušo nedēļu. Varētu teikt, ka tajā tādā kultūras gaisotnē, kuru bieži mēdz saukt par postmodernismu, manifestējas plurālisms, ka tas labais ir, ka ir šīs paralēlās tendences, šie atšķirīgie skatījumi, bet tas ir tāds ļoti politkorekts skatījums, kura pamatā ir demokrātijas īstenošanās, vai vēl ar vienu tas ir tādā tapšanā, tāda demokrātijas iespēja. Taču, un tūlīt nonākšu līdz izrādēji, šim plurālismam allaž nākas sadurties ar populismu. Un par to bija izrāde, uz kuras nevaru aicināt visus iet, jo zāles ietilpība ir ļoti maza. Tā ir Alvija Hermaņa pēdējā izrāde Tautas ienaidnieks bijušā Rīgas laika biroja telpās, Jaunā Rīgas teātra pagalmā. Tieši par to, kaut gan stāsts nebija par mākslu, bet par politiku, ka vairākumam jau nav taisnības. Vairākums ir populistisks. Bet ne tā jau ir tāda atziņa, kas, teiksim, man bija skaidra no tā brīža, kad, kā Poirot teiktu, tās pelēkās šūniņas sāk darboties. Bet tas satriecošākais bija tas, ka tādā zālītē bija 58 cilvēki. Un tad Vilis Daudziņš, iesaistot skatītājus spēlē, uzdeva jautājumu, vai jūs piekrītat, ka vairākumam nav taisnība? No 58 cilvēkiem roku pacēla, ka piekrīt 18. Un es skaidri zināju, ka daudzi cilvēki, kas tur sēdēja, starp tiem 58, viņi būtu pacēluši roku, bet viņi nevarēja pacelt. Jo viens pārstāv tādu mēdīju, cits pārstāv tādu mēdīju, cits vēl kaut ko pārstāv. Viņam viņa paša populisma kūniņa viņam liedz kaut vai tādā izcilā izrādē pacelt roku, kur viņš sirds dziļumos tā domā. Labi, ka man blakus sēdošā Ines Zandere gan pacēla roku. Brīvs cilvēks, brīvā valstī. Laba ziņa. Līdz ar to tāds populisms liek daudziem lēmumu pieņēmējiem uzlūkot šos ķiņķēziņus, piemēram, Brēmenes muzikantus pie Svētā Pētera baznīcas, svarīgākus nekā šo Tilberga Kukaini 95. gada darbu, vai pēc mirkļa parādīšu vēl vienu darbu. Tātad Oļegs Tilbergs uzlika lidmašīnu. Tā bija izstāde Soros fonda Latvija ietvaros ar nosaukumu Piemineklis, vēlreiz stāstu, ar kājām gaisā. Un pilota kabīnē bija bites. Tādējādi radot metaforu, un te ir pietiekami daudz jaunu cilvēku, arī, kas ir mācījušies ārzemēs, kuri šo darbu nezina, un kuriem būtu svarīgi to zināt, jo tas pieder pie latviešu mākslas klasikas. Tātad ir viena lielā mašinērija, tātad padomju valsts, kas ir radījusi šo īstenībā diezgan ģeniālo tehniku, un tas pilnīgi arī ar savu skaistumu un ar savu varenību satriec mākslinieku. Protams, tāds dziļš vēstījums viņš vienmēr ir nevis ambivalents, bet polivalents. Un mākslinieks ievieto bites, šīs čaklās bites, kas to lielo bišu māti aptekelē un dod tās savas zināšanas, lai radītu šo ģeniālo tehniku. Brēmenes muzikanti liekas svarīgāki par šo darbu un piedāvām. Tas ir ārkārtīgi interesanti, ka Rīgas domas vadība neko par to nezina. Jo mana pieredze tagad ar Rīgas domas vadību, es saprotu to, varbūt latviešu auditorijai nepatīkami dzirdēt, bet ar publisko mākslu ir tieši kontaktējoties ar pašu vadību, ir ārkārtīgi pozitīvi. 90. gada darbs. Ļoti hrestomātisks darbs, kurš vismaz 4 reizes ir bijis sagrauts, nodedzināts. Ojāra Petersona, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora darbs Tilts pāri jūrai, pilnīgi vēsturisks, jo radīts laikā un uzstādīts
Viens gals Rīgā, otrs Somijā, Kotkas pilsētā, kad Latvija vēl nebija iegūst neatkarību de jure. De facto, tātad 90. gada 4. maijā deputāti nobalsoja, bet tad, kad darbs tika uzstādīts vasarā, šajā izstādē pirmo reizi Kotkas pilsētā Somijā Latvija, Igaunija, Lietuve, jebkad vēsturē ir parādījušās kā atsevišķas valstis ar visiem nosaukumiem. Tādēļ vien būtu vērts šo te darbu saglabāt, nevis katru reizi māksliniekam no jauna būvēt. Tas darbs kā moderna skulptūra Rīgā neeksistē. Tātad, atgriežoties pie plurālisma. Plurālismam, protams, ir robežas. Un tagad es teikšu tādu diezgan skaudru lietu. Plurālismam ir robežas. Un viena no tām, kas jebkuram bet jebkuram ētiskam, domājošam, būtībā normālam cilvēkam ienāktu prātā, ir bērnu seksuāla izmantošana. Un līdz ar to, ka tas stulbums, tas tiešām neaprakstāmais stulbums, kas notika ar Katrīnas Neiburgas mazo puisīti pie operas, kad parādījās uz plakāta šis te mazais zēns, tiešām tādā milzīgā augumā, publiskā telpā tomēr var saprast to satracināto zviedru, kuram ir kaut kāds tabū, kurš viņam ir ieaudzināts viņa demokrātijā kā kaut kāda robeža, kurai viņš nevar pārkāpt pāri. Un tā ir tā neatrisināmā dilemma, kur mēs nevaram katra cilvēka prātā, viņa pieredzē iekļūt un iedomāties, kā tas mākslas darbs atsaucās. Protams, es biju Katrīnas pusē, bet mēs atkal un atkal ieraugam, ka demokrātijām, plurālismam ir ļoti, ļoti striktas robežas. Un tam nav sakara ne ar kādām demokrātijas robežām, tam ir sakars tiešām ar cilvēces kultūras dzīlēm. Māksla un pasūtījums, ja mēs runājam par mākslas brīvību, nav pretstati. Tā kā mēs atrodamies šobrīd Rīgas biržā, es jums izstāstīšu, es ceru, ka es neesmu pārāk aizrunājusies vēl nedaudz, izstāstīšu tādu brīnišķīgu gadījumu sakarā ar Leha Majevska izstādi, kura ir tātad pirmajā stāvā, un izstāde ir lieliska, nāciet skatieties. Svētdien pēc izstādes atklāšanas, tātad izstāde atklāja ceturtdien vai piekdien, svētdien mēs pusdienojam ar Majevska kungu kopā, un viņš teica, ka viņš ir izvēlējies to vietu Venēcijā, kur šis projekts pirmo reizi bija redzams, un gaidījis 10 gadus uz to vietu, jo pirms 10 gadiem, 2001. gadā, viņš redzēja Venēcijā brīnišķīgu projektu ar Mocarta mūziku. Un viņš ilgi tur ir sēdējis, viņš ir izlūdzies grāmatu, un viņš bija ļoti, ļoti pārsteigts, ka es teicu, jā, bet tā bija Latvijas līdzdalība Venēcijas bienālē. Viņš bija aizmirsis arī, kad Latvija to rīkoja. Un es teicu, jā, bet tas viss izstādes koncepts bija tieši par mākslu un pasūtījumu. Tas jau tika tematizēts, kā mūsdienās Rīgas 800 gadus jubilejas svinībās, ka grandiozākais, dārgākais notikums paralēli visiem Rīgas svētkiem bija Kairiša un Blumberga kopdarbs Nacionālajā operā, kas tobrīd likās neizsakām dārgs. Tas tika tematizēts un māksliniekiem, tas ir filmdariem, tika iedot ļoti stingri rāmji, tikai mūzika no burvju-flautas un ne garāk par 10 minūtēm. Un mēs redzam tik lielu mākslinieku, kā Majevska tas aizkustināja. Tā kā tas pasūtījuma moments absolūti nav šķērslis labai laikmetīgai mākslai pilsētā. Runājot par paliekošu mākslu pilsētā un par mākslu un pasūtījumu, es gribu uzteikt vienu darbu, ko es domāju lielākā daļa no jums nav redzējuši. Es speciāli braucu uz Rēzekni to skatīties. Tas ir Aigara Bikšs veidotais Trasūna piemineklis Rēzeknē. Novēlu Rīgai, lai kādreiz būtu tāds darbs. Tomēr tas, kas ir noticis 20. gadsimtā un turpina notikt 21. ir tas, ka tā mākslas darba neutilitārā daļa, kuru nevar tātad kaut kādā veidā funkcionāli izmantot, ir krietni lielāka nekā utilitārā daļa.
Var teikt, ka tas kanons, kas ieiet mākslas darbā, ir mazāks mūsdienās. Un atkal ar mūsdienām saprotot laiku no 20. gadsimta sākuma. Par kanonu runājot. Viens no tādiem beidīgākajiem kanoniem ir kanons attiecībā uz abstrakto publisko skulptūru. Un te nav nekāda postpadomju sabiedrība jāpiesauc. Tas ir rietumu korporatīvais kičs, ar ko ir pilnas rietumu pilsētas. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ir iespējams visvairāk skepses pilns pret to procentu mākslai pie būvēm, tad, kad būvē jaunu ēku. Lūk, ir likumi pasaulē, piemēram, Vācijā tāds ir, lai sekmētu šo te Kunstambau, šo te mākslu pie celtnes. Esmu ļoti skepses pilna, ka tas procents ir jāiezīmē, kāds būs rezultāts. Vai tas būs korporatīvs kičs, vai tas būs vēl kādu savstarpējo attiecību kičs, vai tie būs kārtējie Bremenes muzikanti. Ļoti, ļoti skepses pilna. Un allaž man ir prātā Henrija Mūra teiciens, un tomēr viņš ir viens no dižākiem 20. gadsimta tēlniekiem. Un viņa publiskie mākslas darbi ir visur, no Ņujorkas līdz Parīzei, protams, pati Londona. Tā viņš ir teicis, ka māksla publiskā telpā jau nav tāpēc, lai papildinātu vai izdēļot arhitektūru. Viņš izteicās poētiskāk, bet tas ir jāpatur prātā. Un tad otrs kanons, vienkārši ārkārtīgi izplatīts, ir šie te populistiskie priekšstati par to, kādiem jābūt ir publiskajiem pieminekļiem. Tātad mākslas darbiem ar pieminošu nozīmi. Vācu lielam mākslas teorētiķim Walteram Graskampam pat ir grāmata Unerwünschte Monumente, tātad nevēlamie pieminekļi. Runājot par to pievienoto vērtību, kas ir ārpus kanona, un jūs te ilgi skatāties uz šo te Hansa Hākes darbu, tas, kas ir ārpus kanona un kas nepastāvēja pirms 20. gadsimta, tas ir mākslas darbā iekšā esošais komentārs par pašu mākslu. 90. gadā tikko krita Berlīnes mūris, 89. gadā virkne pasaules slavenu mākslinieku, tā skaitā arī Ilja Kabakovs, Rebeka Horna, vēl virkni citu, radīja projektu, kas it kā savienoja abas Berlīnes un pārsvarā burtiski ritēja tā mākslas darbu taka pa bijušā mūra vietu. Un te mēs redzam Hansa Hākes darbu, kuru tiek to skaidrot kā politisku. Jā, tur ir bāze, ir šis te bijušais sargtornis bijušam Berlīnes mūrim, bet darba nosaukums ir tagad māksla tiek vienkārši sponsorēta. Un augšā Mercedes zvaigzne. Nu, nav jau tā vēršanās pret kādu tur nejauko kapitālismu. Tiešām tiek tematizēta pati mūsdienu mākslas būtība, šī te, kā mēs zinātniski sakam, lūk, šī te mākslas operatīvā sistēma. Gluži tāpat kā šis te Jozefa Boisa darbs, un es jums solīju, un tad es pieminu, mākslas darbs, kuram vislielākā izplatība, publiskais mākslas darbs, vislielākā telpiskā izplatība, tad 82. gadā Jozefs Bois Kaseles dokumentus ietvaros pie Fridericiānuma, tātad Kaseles galvenās muzeja ēkas, izgāza 7000 bazalta akmeņus un nosauca šo projektu par 7000 ozolu. Un viņa aicinājums bija ne tikai apstādīt Kaseles pilsētu, iespējams kaut kur citur. Es arī redzēju šos viņa bazalta bluķus un kociņus pie Dijā centra Ņujorkā, tie bija aizceļojuši pāri okeānam. Bet tā tad jau pēc viņa nāves, jau 87. gadā, Boiss ir 86. viņa dēls Vencelis Boiss iestādīja pēdējo kociņu pie pēdējā bazalta bluķa jau nākamās Kaseles dokumentas ietveros. Un atkal, te nav runa, kāpēc es saku, ka tādus dziļus, nopietnus mākslas darbus jau nevar skatīties plakani. Nav jau runa par ekoloģiju tikai.
Nav runa tikai par Boisa individuālo mitoloģiju, kur viņš pats postulē, lūk, ir šī sociālā plastika, un viņa prāt ir elementi kā filts, tauki, bazalts, medus, kuri ir šie enerģijas kondensētāji, transformētāji. Pats viņš startēja Bundestāga vēlēšanās no zaļās partijas, bet tas jau nav par to. Tas ir par to gluži tāpat kā Hākem par šo te natūras un kultūras savijumu, kas ir jebkurā lielā mākslas darbā. Pārējošais, šķietami mūžīgais un reizē kulturālais, un Boisa gadījumā šis te vācu mešs, viņš bija izglītots cilvēks. Šis te vācu mešs, vācu sendermāņu mitoloģijā, tā sakompromitēts nacistu laikā, bet vai tāpēc viņš nepastāvēja? Viņš tāpat pastāv no Vālisa dzejā, viņš pastāv daudz kur citur, kā kultūras zīme. Ļoti, ļoti ietilpīgs darbs, bet tas prasa, protams, izglītot skatītāju. Un tad es gribu teikt, ka ar visu to, ka ir šī rietumu kritiskā domāšana, un tas, protams, ir pavisam jaunlaika fenomens, ne jau 20. gadsimta, bet, teiksim, no apgaismīgi sākot šis fenomens, kas daudzu prāt liek arī šai mūsdienu mākslai ienest kritisku skatījumu publiskā telpā. Un ar visu to cilvēks jau ir pats tik ārkārtīgi noslēpumaina, seksuāla, kultūrāla būtne, kā teiktu Mirča Eliade. Tu nevari arī priekšā uzrakstīt cilvēkam, un arī mākslinieks ir cilvēks, ka tev jābūt kritiskam, sociālam, politiskam, ekoloģiskam. Par to kritiskās domāšanas primārumu ir allaži runājuši šie lielie mākslas projekti publiskajā telpā, kur jau ir tradicionāli, kā piemēram Münsteras skulptūru projekts, tātad Skulptūren projekta Münster no 77. gada, reiz 10 gados, un tik milzīgs darbu skaits publiskā telpā, ik reiz tie kādi 60, 70 jauni darbi, un daļa no tiem ir paliekoši, tāpat kā šis te Tomasa Struta darbs, viņi parāda, ka var būt šī labestība, var būt humors, var būt dzīvība, atkal natūra un kultūra, nu kā tas pīlārs, nu tas jau ir pilnīgs kultūras sastingums. No otras puses nav jau runa tikai par Klāsu Oldenburgu un par popārtu, te tiešām runa par vācu dārziem, kuros jau nav tikai mietpilsonības manifestācija. Es domāju, ka te klātesošiem un vispār klausītājiem ļoti daudziem ir dārzi, un tūlīt pēc lekcijas mēs dosimies un kopsim savus dārzus. Un te ir tāds liels prieks, kur var ieraudzīt smaidu, vai, teiksim, Giovanni Anselmo darbs. Ienes brīnišķīgi poētisku komponenti, paliekoši darbs no Minhenes skulptūru projektiem, par to, ka ir iespējams kaut kādā veidā, un darbs, protams, ir mistisks un metafizisks, sevi samērot ar bezgalību. Darbs ir par to, ka viņš nomēra 1 metru un saka, jā, tagad ir debesis tuvāk par 1 metru. Mēs noņemam to 1 metru. Ļoti, ļoti ietilpīga doma, un mākslas darbs tātad pārtopa skaistu domu, un Kabakovs, kur es solīju jums parādīt, ne pārāk labā attēlā, darbs ir ieraugāms, ka tu guli Minsterē uz zālītes, skaties augšā, un tur ir daudzi burti, kuros ir poētisks vēstījums par to, ka iespējams, ka labākais, ko dzīvē var darīt, ir vienkārši atgulties zālītē, skatīties debesīs, lasīt dzeju un neko nedarīt. Un iespējams, ka tā arī ir, un sevišķi Vācijā, jā, kur tomēr darbs ir pirmajā vietā. Kasele, otra vieta, un ar to es gribu teikt, ka arī mēs esam kopuši Latvijā to publiskās mākslas nišu ar šiem projektiem. Diemžēl mums nav veicies ar paliekošiem darbiem. Mums tomēr būtu jāmācās, tad, kad mēs rīkojam šos te projektus, vai tā ir tēlniecības kvadrināla, vai lūk bija Ventspils tranzīta termināls,
99. gadā, tomēr atstāt kaut ko paliekošu, kā tādā 92. gadā Kaseles dokumenta, un mēs, tas ir mani draugi, dombiedri, mēs pirmo reizi devāmies tur, kad robežas bija vaļā. Likās, viss Berlīnas mūris ir kritis, viss iet uz augšu, un no tā jaunā noskaņojuma ir palicis šis te Jonatana Barovska darbs, paliekoši pilsētas vidē, tātad cilvēks, kas dodās debesīs. Ir palicis šis te ainavas, barokālās ainavas ierāmējs, Haus Rückert Kaselē, un ir palicis arī Valter de Marijas zemē ierakstais, lūk, šis te kilometrs. No šī gada Kaseles, tas ir pagājušā gada pēdējās Kaseles dokumentas no 2012. Gada. Es ceru, ka paliekošs darbs būs viens no retajiem pilnīgi kontekstuālajiem Kaseles darbiem. Anrijs Salas skulptūra Aues parkā pretī oranžērijai. Tur mākslinieks tematizē veco pulksteni, kas oranžērijā atrodas jau no 17. gadsimta. Un pievērsiet uzmanību, jo Anrijs Sala, būdams albāņu mākslinieks, pēc izcelsmes viņš reprezentē Franciju šogad Venēcijas bienālē. Un man būtu daudz ko teikt, bet mūsu stunda ir iztecējusi. Es domāju, labākais, kas Latvijā šobrīd ir, un, protams, te jāpieliek tas, manuprāt, labākais publiskajā mākslā skatāms, ir vienas privāta personas īpašumā. Un šo privātu personu sauc Guntis Bilevičs. Un tā ir sagadījies, ka viņš arī piedalās politiskajā procesā, bet es, paldies Dievam, neesmu pierakstīta Rīgā, es esmu pierakstīta laukos un nekādas politiskās izvēles Rīgā nedara. Bet pie Kokneses pilsdrupām atrodas šis te Mindauga Navaka darbs, kur Gundega Cēbera man laipni bildi atsūtīja šodien, kad viņa bija kuratore Navaka lielajai izstādē Nacionālajā mākslas muzejā. Darbs ir izcils, bet praktiski tikpat labi darbi arī ir lietuviešu tēlnieka Mindauga Navaka radīti. Tie atrodas topošā laikmetīgās mākslas muzeja īpašumā, ir izlikti publiskā telpā. Pārdaugavā pretī Andrejas salai, kādreiz tur bija restorāns Ostas skati, tagad nezinu, kā sauc. Šis vienkārši bija tad, kad starptautiskā ekspertu komisija pētīja darbus, tā tad ir izlikta šī skulptūra, tur katrs var aizbraukt apskatīties, un vairāki betona darbi. Latviešu mākslinieku darbi lielā mērā atstrādā kanonu. Es gribētu noslēgt ar brīnišķīgu teicienu. Tad, kad mēs skatījām un tiešām daudz diskusiju rezultātā pārliecinājām paši sevi un strādājām ar māksliniekiem par Māra Liepas pieminekli, kuru mēs atklāsim jūnijas sākumā. Mēs bijām ar maketu kopā ar igauņu māksliniekiem pie Borisa un Ināras Tetereviem Jūrmalā. Tātad bija tik liels makets, bija dažādi arī eksperti, bija Juris Dambis, kur vēl nopietnāks eksperts. Un tad Boris Teterevs skolotāji, un Boris ļoti cītīgi mācās mākslas vēsturi, man liekas, viņš līdz 17. gadsimtam šobrīd ticis. Un Ira, viņa ir maskavieta, neiedomājami erudīts cilvēks, viņa pateica viedus vārdus. Viņa pateica, ka jebkura liela māksla izsaka savu laikmetu. Pirmām kārtām savu laikmetu. Tā māksla arī, kur mēs novērtējam pēc daudziem gadsimtiem, viņa pirmām kārtām tajā brīdī, kad viņi ir radīti, viņi izsaka savu laikmetu. Un tas secinājums ir tāds, ka slikti mākslas darbi nekad nav bijuši laikmetīgi. Jautājumi? Kāds sadrūma pirmajās rindās? Jā, tipiski latviska diskusija. Ar to arī beidzam.